līksmība. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa svētā gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Lūkas evaņģēlijs. Elizabetes prieks ir neviltots. Viņa priecājas satikt Mariju, zinot, ka klātesošs ir arī pats Jēzus, vēl tikai mazs auglis Marijas miesās. Šai brīdī Elizabete nedomā par gaidāmo, ģimenes likstām, Marijas reputāciju, pašu dzemdību procesu. Viņa vienkārši līksmo. Klaivs Staples Lewis ir trāpīgi teicis, ka priekam ir jāvelta laiks, jo tas tuvina debesīm. Pasaulē un mūsu apkārtnē ir tik daudz raižu un posta, mēs allaži varam atrast iemeslu satraukumam. Tomēr Elizabete visas raizes noliek malā, lai priecātos un atzītu Dieva svētību. Tu esi augsti teicama. Augsti teicams ir tavs bērns. Es esmu svētīta, jo tu pie manis esi atnākusi ar Jēzu. Tu esi svētīta, jo tici Dieva apsolījumam. Arī mēs esam svētīti šo pašu iemeslu dēļ, jo Jēzus ir pie mums atnācis. Visu augstais Dievs ir nācis kā cilvēku bērns. Mēs esam svētīti, jo Dievs ir turējis solījumu par mūsu atpestīšanu caur savām ciešanām, nāvi un augšām celšanos. Un mēs esam svētīti, jo svētais gars mums devis ticību viņa apsolījumiem. Dārgais glābēj, paldies, ka esi nācis pasaulē un glāb mūs no raizēm. Palīdzi mums ikdienā saredzēt prieku. Āmen.